kāpēc man ir klienti, kas sasniedz superīgus rezultātus un tos rezultātus notur ilgtermiņā, un tā daļa klienti, kas arī sasniedz labu rezultātu un vispār to rezultātu nekādīgi nevar noturēt. Kāds domā, ir ierakstīt komentārās atbildi. Es domāju, ka daļa jau zina. Un tas ir tāpēc, ka ir klienti, kas domā, ka viņi zina labāk. Tomēr es fitnesā esmu tikai 16 gadus, esmu palīdzējis tikai vairāk 10 000 klientu. Klients tajā procesā ir mēnesi, viņam ir ChatGPT, viņš domā, es taču zinu labāk, es darīšu pa savam. Izstāstīšu kaut kādus tādus pāris, varbūt vienkāršus piemērus, ar ko es saskāries pēdējo nedēļu laikā. Es šobrīd ļoti aktīvi sazinos visiem esošiem klientiem. Un ļoti bieži ir tā, ka kādā brīdī klients ir teicis, super, paldies, ka palīdzējāt, viss tik labi, svaru zaudēju, enerģiju atguvu, viss perfekti. Tad paiet 3 mēneši, un klients ir atpakaļ ar principā tieši to pašu problēmu. Tad vienmēr man jautājums, un kā rekur. Mēs ieteicām produktus, ko darīt, to svaru zaudējumu, mēs ieteicām, kā turpināt. Kāds tā var būt, ka atkal tu saskaries ar to pašu problēmu? Un to, ko mēs saprotam no klienta, ka viņš nav, protams, darījis to, ko mēs ieteicām. Jo kāda ir lielākā problēma? Piemēram, atnāk klients, lielākoties visi klienti nāk ar problēmu, es jūtos sūdīgi, gribētu justies bišķiņ labāk, gribētu arī zaudēt svaru. Labi, mēs iesakām, teiksim, tev 10 produkti, pamatvitamīni, pamatminerāli produktus palīdzēs zaudēt svaru. Tu šito visu lieto, kamēr to svaru nometīsi. Tā, ka tu nometīsi to svaru, tad, teiksim, sievietēm mēs ieskam lietot tālāk D vitamīnu, magniju, ar uzturu tu viņas neuzņems, to pašu dzelzi ar uzturu neuzņems, B grupu, lai dzelzs uzsūtās. Nu, un droši vien paņem arī proteīnu pulveri, jo te ir maz gaļu un arī kreatīna enerģija. Un kas notiek? Sieviete, protams, paiet 3 mēnešus, sasniedz superīgu rezultātu, 10 kg zaudēs, jūtās perfekti, un ko viņa dara? Viņa nevis turpina, tā kā mēs teicām, lietot tos pāris vitamīnus un atmest vienkārši tos produktus, kas var zaudēšanai, viņa beidz visu lietot. Kāpēc? Jo, laikam, šķiet, kā es jūtos labi, par šo man kaut ko turpināt. Un kas notiek? Pēc vēl aptuveni par 2 līdz 3 mēneši. Visi šie vitamīni, minerāli, kas bija forši uzkrāti, viņi visi atkal ir iztērēti, un atkal viņi jūtās sūdīgi, atkal nāk ar to pašu problēmu, un atkal mēs sākam visu no jauna. Un tā paplīt, tikai mēs griežamies. Ik pa 3 mēnešiem ir atpakaļ, ik pa 3 mēnešiem tā pati problēma. Un tas ir jāsaprot, ka, ja tu sāc lietot uzturbagātinātājus, ja tu sāc dzīvot veselīgāk, tad ir daļa no uzturbagātinātājiem, ko tu lietos visu laiku, un daļa tev ir mērķa sasniegšanai. Ņemam to pašu svaru zaudēšanu, teiksim, tādu produktu kā alfa-liposkābe, resveratrols, berberīns, ūdenszinējs. Tu viņus lietosi tikai tik ilgi, kamēr tu gribēsi zaudēt svaru. Tā, tu zaudēsi svaru, tev viņas vairs nevajag. Un kāpēc nevajag? Jo tu vairs negribi svaru zaudēšanas efektu. Tu viņus beidz lietot. Bet tādi produkti kā D vitamīns, magnijs, vīriešiem cinks, sievietēm dzelzs, tos tu lietos pilnīgi visu dzīvi. Un kāpēc? Tāpēc šos vitamīnus un minerālus ar uzturu tu nevar uzņemt pietiekami, tāpēc ir uzturbagātinātājs burciņi, kur viņš ir iekšā, jo ēdienā viņš nav pietiekami, un tu viņu dzer. Un ja tu izdomās beigt dzert vitamīnus, minerālus, kas notiks, nu, protams, ka mēnesi 2 jutīsies labi. Kāpēc? Jo te līmeņi ir augstu uzkrāti. Bet ja tu sporto, dzīvo aktīvi, varbūt ir stresains darbs vai kaut kāds cits stresori ikdienā, un tie līmeņi atkal nosēdīsies, un atkal jutīsies sūdīgāk, un atkal viss būs jāsāk no sākuma. Tāpēc jāsaprot, ka uzturu bagātinātājus mēs nelietojam kā zāles. Zāles mēs lietojam tā, jūtamies sūdīgi, palietojam zāles, uzvaram vīrusu, beidzam lietot. Uzturu bagātinātājus mēs lietojam profilaktiski. Mēs profilaktiski ieguldam tos 50, 60 eiro mēnesī, lai tiešām mēs visu laiku justos labi. Jo, ja mēs skatāmies, kaut kāds pats vienkāršākais variants, tas pats D vitamīns, cik viņš izmaksā? 10 eiro mēnesī. Magnijs, ja tu dzer labu devu, būs 30, tas 40 eiro mēnesī. Kreatīns 50 eiro mēnesī. Cinks 58 eiro mēnesī. Līdz ar ko, principā 60 eiro mēnesī tev ir super augstas kvalitātes uzturbagātinātājs, super labās devās, viss perfekti tev ir. Ir ļoti dīvaini, ka cilvēks izdomā, ka, es tagad laikam tos vitamīnus vairāk nepirkšu, bet bieži vien tas pat nav naudas dēļ. Cilvēks pelna 5000 mēnesī, viņš izdomā, klausies, es jūtos labi, par kā man tos vitamīnus, vai ne? Tas pat nav tur, 50 eiro daudz, 50 eiro maz mēnesī, tas vienkārši ir neizpratne. Tāda neizpratne no cilvēka puses, ka viņš domā, es jau sakārtoju veselību, man vairāk tos vitamīnus nevajag. Līdz ar ko tā ir tā lieta, ko es šodien gribu nodot tev, jo tādu gadījumu mums nav 10 vai 20 vai pat 100. Es domāju, tādu gadījumu ir šobrīd jau 1000, kad vienkārši cilvēks neizprot līdz galam. Nav īsti līdz galam tā zināšanas par uzturbagātinātājiem. Protams, doma, jā, viņi man iesaka tos produktus, es jūtos labi,
Nu, viņi man droši vien iesaka vēl, lai es vienkārši no viņiem pirktu. Bet tā jau īsti nav. Es jau mēģinu visiem klientiem ieteikt to variantu, lai viņš pēc tam iedod pēc iespējas labākas atsauksmes. Jo mans mērķis nav, lai tu lieto produktus par 300 eiro visu dzīvi. Mans mērķis ir, lai tu sasniedz pēc iespējas labāku rezultātu, izstāst visiem draugiem paziņām un lai viņi arī nāk pie manas pēc palīdzības. Ja būsim reāli, ja arī viens cilvēks pērk visu iespējamo, nu cik viņš iztērēs? 400 eiro mēnesī. Tas cilvēks pastāsta 10 draugiem, un te 10 draugi pērk pašu minimumu, tur jau būs 600 eiro mēnesī. Līdz ar ko tā mūsu doma ir palīdzēt pēc iespējas labāk katram klientam, nodrošināt viņiem pēc iespējas labāko variantu, gan izmaksu ziņā, lai viņam nesanāk pārmaksāt, gan rezultātu ziņā, lai viņš pēc tam sniedz vislabākās atsauksmes. Un tad mēs kā uzņēmums varēsim augt visstraujāk. Tā kā es to kaut ko iesaku, es to iesaku tāpēc, ka es gribētu sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu un izstāst visiem draugiem, ka mēs esam labākais uzņēmums, kāds ir. Tāpēc es to kaut ko iesaku. Un, ja tu tam ieteikumam klausi, tad es tev garantēju, ka rezultāts būs. Ja tam ieteikumam neklausi, tad tev garantēji, ka rezultāts nebūs. Jo nav jau tā, ka es esmu pakonsultējis 100 cilvēkus vai 200 vai 1000. Es esmu pakonsultējis 10 000. Šobrīd tiešām ir 10 000 klientu, kurus es pakonsultēju savas dzīves laikā. Tomēr tie ir pēdējie 16 gadi. Jā, šobrīd te būs 16 gadi, ka es esmu ļoti nopietni iekšā fitnesā. Es teiktu, pēdējie kaut kādi 12, 13 gadi, kas arī cilvēkiem palīdz risināt daudz un dažādas ar fitnesu, ar veselību saistītas problēmas. Un tās problēmas jau lielākā daļa cilvēku ir identiskas. Lielākā cilvēka daļa pieļauj identisku problēmu, viņi domā, ka viņi paši zina labāk. Nu, būsim reāli, ja tu sācis tikko sportot, nezinu, tu pāris mēnešus vai pusgadu, un tu neesi ieguldījis vismaz pāris simtu stundas, lai par to pamācītos, nu tu nezini labāk. Ja tu domā, ka tu uzprasīsi ChatGPT un ChatGPT zinās labāk, nu tā tas īsti nestrādā. Jā, ChatGPT nav slikta lieta, ja tu viņam uzdod pareizos jautājumus, prasa, lai viņš visu pamato ar pētījumiem, viņš atbild tīri ok. Nu, ja tu zini, ko un kā prasīt, viņš ir tīri ok variants, lai apkopotu informāciju no pētījumiem. Vispār perfekts variants, bet jāsaprot, ka, ja tev nav tā pieredze, tad visdrīzāk tas, ko tu izdomāsi, nu, nebūs tas labākais variants. Tā kā mēs runājam par veselību, tad ir 3 lietas. Ir 3 lietas, kas ir jāievēro. Ja nebūs kāda no viņām, nekāda labā pašķūtne nebūs. Tātad tas ir sports, obligāti jānodarbojas ar sportu, pilnīgi vienalga kāds, bet kādam sportam ir jābūt katru dienu. Nākamā lieta – visi pamatvitamīni, pamatminerāli. Ja tu nenodrošinās ar vitamīniem, minerāliem, tad nekas nebūs. Un trešais – plus mīnus normāls uzturs. Uzturā galvenais ir daudz proteīnas, pārējais varbūt nav tik svarīgi. Šīs ir 3 lietas, kas ir jāievēro. Ja tu kādu no viņām izņem ārā, nekas vairs nesanāks. Ja tu izņem ārā sportu, nekas nesanāks. Ja tu izņem ārā uzturu bagātinātājus, no uzturu neuzņems vispietiekami, nekas nesanāks. Ja te ir sūdīga uztura, neēd daudz olbaltumvielas, arī nekas nesanāks. Šīs ir 3 lietas, kas jāievēro. Katrai lietai nav jābūt uz 100%, bet vismaz uz 70%. Vismaz tur 3 vitamīnus palieto. Vismaz puskilo gaļu dienā pēd. Vismaz iziet, ja 30 minūšu pastaigā. Ir jābūt šīm 3 lietām. No katras pa bišķiņam. Līdz ar ko tev nav jēga iet pie uzturu speciālista pēc uzturu plāna par 200 eiro, ja tu nesportos un nedzers D vitamīnu. Pilnīgi nav jēga. Tev nav jēga pirkt par 1000 eiro uzturu bagātinātājs, ja tu nesportos un ēdīs maķīt visu dienu. Ne? Tev pat nav jēga veselīgi ēst un dzert vitamīnus, ja tu nesportos. Tāpēc, ka sports ir pats galvenais. Līdz ar ko tev jāsaprot, ka šīs tās 3 lietas – uzturs, sports, vitamīni, un viņas visas 3 ir jāievēro. Ja tu viņas visas 3 neievēros, tad vienkārši jutīsies sūdīgi, un tā tu visu dzīvi jutīsies sūdīgi. Dažiem cilvēkiem varbūt tas ir ok. Viņi kaut ko padara pāris mēnešus, jūtās labi, tad viņi atkal neko nedara, viņi atkal jūtās sūdīgi un skrien tā par riņķi. Bet es domāju, ka daudz vieglāk ir uzturēt laba pašsajūtu. Jā, nomest svaru, sakārtot veselību, tas nav viegli, bet tā, ka tu to esi izdarījis, tad vienkārši izēj katru dienu tajā 3 minūšu pastaigā, aizēj reizi nedēļā uz zāli, nopērc D vitamīnu, tur magniju, cinku, kreatīnu un paēd vairāk gaļu. Tas viss ir tik vienkārši un nenonāks atkal līdz tai sūdīgai pašsajūtai. Tā kā, ja tu vajag man palīdzību, droši dod ziņu, ja gribi izpildīt testu zem šī video, spiedz linku, izpild testu, es ar to sazināšos, palīdzēšu un tiekamies nākošais. Atā.